Sveiki, labdien! Milzīgs prieks jūs visus redzēt. Mani sauc Jorants Jaunozols, es esmu zvērnāts advokāts. Advokātu birojā Sorēnēn atbildu par nekustamā īpašuma būvniecību enerģētikas jomām. Un mani sauc Ramona Miglāne. Labdien! Liels prieks jūs visus tik kuplā skaitā redzēt. Esmu partneri arī zvērnāta advokāte un vadu banku un finanšu prakses grupu Sorēnēn advokātu birojā. Un arī atbildu par jaunu uzņēmumu sektoru grupu. Un šogad Sorēnēn ir liels notikums, mums ir 30 gadu. Un šis ir arī mums vēsturisks notikums, jo pirmo reizi mūsu pastāvēšanas vēsturē mēs esam izdomājuši izkāpt ārpus Rīgas. Un domājot, kur atvērt vasaras pop-up biroju, nebija ļoti tālu jāmeklē. Tas variants Liepāja pilsēta ar kustību, ar enerģiju, ar cilvēkiem, kas grib un rada, un faktiski nebija divu domas. Tieši tā, Liepāja ir pilsēta ar savu stāju. Tā ir pilsēta, kur ar vēju iedzen idejas galvās un reizēm liek ātrāk rīkoties. Un šodien mēs esam šeit, lai kopā mācītos, klausītos, rīkotos un runātu, kā Liepāju mēs varētu padarīt spēcīgu reģionālu centru. Un paldies Lijā par sadarbību, kas bija pirmie, kas piekrīt šo sarunu organizēt. Un vēlreiz paldies katram, kas ir atnākuši. Ceram, ka saruna būs dzīvelīga, ka mums izdosies kādas labas idejas aizpūst arī tālāk reālos darbos. Un tāpēc gribētu aicināt mūsu paneļa dalībniekus, kas tālāk īstenībā pašais nevarēs iepazīstināt, tā kā lūdzu nāciet. Un mēs gribam šo sarunu veidot tādu, kā jau minējām, dzīvi. Tā kā mums būs saruna blokos. Ja jums ir kāds jautājums par konkrēto tēmu, droši celiet roku, uzdosim jautājumus, arī pēc viss varēs. Tā kā, jā. Lūdzu, nāciet. Ievas, Uldi, Anseņa kungs, lūdzu, Ernests ir pirmais, prieks. Ļoti labi. Jaunu uzņēmumu vienmēr rīkojas ļoti ātri. Kāda nozīme jums ir Liepājai personīgi, profesionāli un jā, ko jūs darat? Lūdzu. Mums ir jādalās arī ar vārdiem. Jā, sveiki visiem. Priecājos par tik foršu pasākumu. Par iepazīšanos esmu Ieva Jāgere. Šobrīd esmu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītāja kopš novembra. Bet pirms tam man ir liela pieredze tieši investīciju konsultācijās, finanšu konsultācijās. 11 gadus esmu nostrādājusi, esmu bijusi klāta degvielas uzpildes stacijas tīkla izveidošanā no 0 līdz 10 miljonu kompānijai. Indexo bankas izveidošana arī viens no maniem līdzautoru projektiem. Jā, bet šobrīd vadu investīciju aģentūru, atbildu par Latvijas attīstību un lielākajām investīcijām, lai viņas šeit būtu Latvijā un lai mūsu valsts attīstītos daudz straujāk un veiksmīgāk. Par mīlestību pret Liepāju, tā man ir milzīga, tāpēc, ka mana māma ir no Liepājas. Esmu daudz laika bērnībā pavadījusi šeit Liepājā. Mana mīļākā bērnības vieta bija karusceļa, kas bija Jūrmalas parkā. Žēl, ka viņas vairs nav. Summer Soundā ir. Jā, esmu gan Liepājas Zintarā visus gadus bijusi, tā kā, jā, un protams, mana sporta aktivitāte arī ir kaitošana, tā kā Liepājas pludmales ir ļoti piemērots tam. Jā, tā kā man tiešām pilsēta ir ļoti tuva un man ir milzīgs prieks par tās attīstību, kas šobrīd notiek, par plānotajiem projektiem. Šodien man bija lieliska diena, kur es redzēju ļoti daudz attīstības teritorijas, kurās plānots būt daudz foršiem projektiem. Un mēs no Lijā puses noteikti esam ieinteresēti atbalstīt, palīdzēt Liepājai un esam ciešā sazobē ar pilsētas vadību un vedam investors arī uz šejien daudz. Tā kā. Jā, man teica, ka starp divām Ievām ir kaut ko jāievēlās. Un es tikko ievēlējos, jo viena Ieva ir deklarējusies Liepājā, un otra vēl nav. Es domāju, ka uz to ir kaut kā jāaplaudē un jāmotivē. Jā, tad par sevi. Mans vārds ir Gunārs Anseņš. Es vakar nosaucu par jauno Liepājas mēru kolēģi. Dzimis audzis Liepājā.
mācījies Liepājā, studējis nedaudz ārpus Liepājas, bet atgriezies Liepājā. Mana pirmā darba vieta bija vides nodaļa pilsētas domēm. Darba vieta, kur es nevarēju saprast, kas tas tāds ir. Tie bija tālie 90. gadi, kad es sāku savu karjeru un darbu gaitas Liepājā. Un Liepāju neesmu pametis līdz šī baltajai dienai, jo šeit ir forša vieta, kur dzīvot, augt, audzināt bērnus. Un man liekas, ka visi, kas to nav vēl sapratuši, jums ir pēdējā iespēja to izdarīt šodien vai arī. Paldies! Paldies! Ieva Jansona Buka, laikam par to profesionālo sākumā. Pēdējos 4 gadus biju Altu un valdes locekle, bet tagad esmu pievērsusies atpakaļ privātam biznesam kopā ar vīru. Mums ir finanšu konsultāciju biznesa, palīdzam pirkt, pārdot uzņēmumus, piesaistīt finansējumu. Iespējams arī kādam Liepājas perspektīvam uzņēmumam. Mana saikne ar Liepāju īstenībā mums daudz to prasa, jo es patiesi esmu jau 3 nedēļas godpilns deklarējies Liepājas iedzīvotājs, bet saiknes nekādas mums iepriekš nebija, bet mēs ar ģimeni sākam šeit braukt vasarās un arvien biežāk, un tā jau 3 gadus mēs esam pa pusē ar vienu kāju liepājnieki. Gribam paši teikt, ka mēs esam liepājnieki, kur dažreiz brauc uz Rīgu. Laikam tā to varētu raksturot. Jā, labdien, Ulris Kmeļevskis. Es esmu arī liepājnieks, kurš dažreiz brauc uz Rīgu, diezgan bieži īstenībā brauc uz Rīgu. Tas, ko šobrīd dara Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks, faktiski dara to, kas man laikam sanāk vislabāk reklamē to, ka Liepāja ir labākā vieta, vienalga, vai tas ir braukt un piedalīties rallijā, vai piesaistīt investīcijas, vai taisīt šeit kādus labus pasākumus, vai darīt jebko dzīves audzes. Un šobrīd daru kopā ar kolēģiem, ar daudziem šeit klātesošajiem, un man prieks, ka tik daudz tas ir dušies, lai Liepāja būtu skaistāk un arvien vairāk cilvēku šeit kļūt tādi, ka kļūt par liepājniekiem, kur reizēm aizbrauc uz Rīgu. Jā, sveiki, man sauc Ernests. Es esmu dzīves audzes liepājnieks, fiks 90. gadu bērns. Pēc tam, kaut kā 2000. gadu sākumā, es biju prom. Somijā, Rīgā, 20 gadi prom no Liepājas, un Covid gadā īstais laiks braukt atpakaļ. Un esmu atpakaļ ar visu ģimeni, mēs dzīvojam šeit. Profesionāli mana darbība visa ir saistīta ar jaunajiem uzņēmējiem. Es ikdienā strādāju kā partneris Superhero Capital, kas ir Helsinkos bāzēta riska kapitāla firma. Mēs investējam jaunu uzņēmumos līdz 1 miljonam. Tas man dod perspektīvu par to, kādi ir jaunie uzņēmēji, ambiciozie tehnoloģiju uzņēmēji Baltijā un Somijā. 4 gadus man bija ļoti interesanti pieredze strādāt LIA inkubatoros tieši ar pirmsinkubācijas uzņēmējiem, kur, ja man ikdienā ir tā, kur es taisīšu startu, piedod man 1 miljonu, es iešu tur pasauli mainīšu, un es saku, nē, tad pirmsinkubācijas ir, kur man ir Cidonija lauks, un ko man tagad darīt. Un tā bija ļoti interesanta pieredze, praktiski kaut kādos 4 gados, 2000 uzņēmējs no mazākā Alūksnis kaut kur ciemata līdz pat tepatās kaut kur bārtai, kur kāds saka, ka taisa sieru, es vienkārši strādāju šiem uzņēmējiem. Tātad man ir viss šis slānis, un vēl ir TechChills, Startup House, tādas citas iniciatīvas. Kāpēc atgriezies Liepājā? Dzīves kvalitāte. 2 bērni Rīgā galīgi nebija slikti dzīve teikā, bet bērnu loģistika, Liepājā, Rīgā, kurš brauks, kā vedīs Liepājā, ritenis brauc. Cita kvalitāte, jā. Vecvecāk arī bonusā. Ramāna, tev par Liepāju? Jā, man arī Liepāja ļoti īpaši, un es dažkārt saku, ka sirdīs esmu liepājniece, un tur ir dažādi stāsti, un viens no tiem ir arī vējš, kas vairumam cilvēku nepatīk, un visi dažkārt izvairās braukt uz Liepāju, jo te taču vienmēr ir vējš. Mēs atkal tie, kas pūķos, skrienam uz Liepāju, jo te ir vējš, un tas arī mums atveda.
Un manuprāt, kāpēc jau es 4 vasaras šeit strādāju un dzīvoju, ziemas pagaidām nē, jo tas saistīts varbūt ar to malkas apkuri mūsu īpašumā, bet to var atrisināt, ir tas, ka tiešām šī dzīves kvalitāte ir ļoti sabalansēta un vienkārši es šeit jūtos laimīgāk. Un Joren, kā tev? Precīzi tāpat es esmu dzīves audzis Rīgā un vēl es esmu mazliet rīdzinieks, kas diezgan bieži atbrauc uz Liepāju, bet arī pirms pandēmijas sanāca atrast foršu dzīvoklī pie parka un ja jaunībā tās atmiņas bija vairāk, nav ko slēpt ar Bohēmu, Liepāja ir tomēr diezgan slavena ar to, tad tagad tā ir absolūta dzīves kvalitāte. Man 2 mazi puikas, kur vasarās dzīvojam pa Liepāju, man liekas, nav foršākas bērnības. Manuprāt, Liepāja ir foršākā pilsēta Latvijā. Tā kā tiešām esam, man liekas, visi Liepājas patrioti ar dziļākām vai netik dziļām vēl saknēm. Tad sākam mūsu diskusiju attiecībā uz Liepājas strateģisko lomu Latvijā. Jā, Ievai pa labi, mēs visu laiku domājam, kā lai mēs jūs saucam, tad būs Ieva pa labi un Ieva pa kreisi, varbūt no Anceņa kunga, ja? Tad Ieva, tev jautājums, kādu Liepājas izaugsmes potenciālu tu redzi valsts attīstības kontekstā un kā LIA šo potenciālu varētu mērķtiecīgi virzīt? Jā, Roman, paldies par jautājumu. Uzreiz sākšu, kad LIA loma vispār pēc būtības ir audzēt Latvijas ekonomiku. Mēs esam atbildīgi par Latvijas attīstību. Un runājot par Latviju, skaidrs, ka mēs nerunājam tikai par Rīgu vai nerunājam tikai par kādu atsevišķu reģionu, bet par visu kopumu. Tajā pašā laikā viennozīmīgi ir jāņem vērā, kas ir tās lietas, ko katra pašvaldība, ko katras pašvaldības vadība jau ir izdarījusi, kādi mājas darbi ir izdarīti, lai tie investori šo reģionu apsvērtu jau par konkrētu investīciju vietu. Un šeit tiešām ir jāuzslavē Liepāja, kas ir tiešām mērķtiecīgi ieguldījusi gan infrastruktūras attīstībā, gan arī kopējās auras nodrošināšanā. Un ikviena investoru, ka viņš uzrunā LIA, mums ir uzdevums viņam piedāvāt vismaz 3 lokācijas vietas, Rīga un apkārtne, un Liepāja vienmēr mums ir top augšgalā, jo mēs zinām, cik šeit ir atsaucīga vadība, jo viens ir mums kā LIA atrast šo investoru uz pašvaldību, bet otrs ir kā tālāk pašvaldība rūpējās vai tālāk iedod viņam to rozīnīti, kāpēc viņš tiešām vēlās būt šeit un atkal jāslavē Liepāju. Cik es arī šodien dzirdēju no visām sarunām, tad, ja investors ir atrasts uz šejieni, tad nekādā veidā viņš netiks aizlaists projām, kamēr viņš nepateiks, ka viņš tiešām šeit investēs. Un es tiešām gribētu, ka visas pašvaldības ar šādu pieeju Latvijā strādā. Bet, diemžēl, tā nav. Un tāpēc arī mums ir ļoti viegli strādāt ar Liepāju. Lielisks kopdarbs. Jo, mēs vieni paši to nevaram izdarīt, tas ir jādara kopā. Un ja mums tas investors ir atnācis, tad viņš par katru cenu jāizdara visu, lai viņš šeit būtu. Jā, Ancīkungs, varbūt tad jūs varat pakomentēt to sadarbību ar LIA un tagad tiešām jūs esat jaunais pilsētas mērs un ar tādu situāciju domāju, kur politiķi droši vien var sapņot, ka opozīcijas faktiski nav. Vai jums ir kaut kādi konkrēti mērķi uzstādīti, nezinu, pēc 4 gadiem investīciju pieaugums, iedzīvotāju pieaugums? Es domāju, ka katra pašvaldība šajos apstākļos patiesībā debatē un runā, kā konkurēt savā starpā. Un man vienmēr ir bijusi pārliecība, ka konkurence ir nevis varbūt par investoriem, bet par cilvēkiem. Par cilvēkiem, kas prot darīt, kas var darīt, kas spēj strādāt kvalitīvāk. Un tas ir tas izaicinājums, kas arī stāv priekšā Liepājai. Šodien mēs debatēsim, kā Liepāja kļūst par lielāku pilsētu nekā kāda cita pilsēta. Tas ir otrā pilsēta valstī. Tā atšķirība ir diezgan niecīga, 8000 cilvēku. Un tāpēc es domāju, ka ar visiem spēkiem mums ir jādomā, kā mēs varam vairot pilsētas ekonomiku, kā mēs varam nodrošināt vēl kvalitīvāku dzīves vidi. Un es domāju, ka Liepāja ir spējīga būt par pietiekami stipru pilsētu ne tikai Latvijas mērogā, bet Baltijas mērogā noteikti. Jo dzīves kvalitāte, kāda ir Liepājā, mēs nevaram atrast varbūt pat īstas alternatīvas, izņemot dažas pilsētas Igaunijā un dažas pilsētas Lietuvā.
Es domāju, ka mums ir vēl daudz darba darām. Man ir tiešām liels prieks, ka jums ir jaudīgi kolēģi, ar ko kopā strādāt. Un es ticu un ceru, ka mērķiecīgi ejot uz mērķi, labāka dzīve pilsētā, labāk atalgot dzīvi Liepājā, tā ir reāli pilnspējamā misija. Uldi, LSS loma šajā, kāds ir kopsolī ar pilsētas redzējumu? Tā, jā. Zikā, līdās izraušu vienu tādu citātu un nocitēšu. Jā. Īsmā jautājums tāds, cik no jums klātesošajiem ievēro visus likumus? Vai kādu no likumiem? Juristi, jā. Nu, redz. Mums varbūt profesionāli sakas, ja mēs neceļam vēl. Tā īsa atbildi jau tāda, vienkārši vajag lasīt likumus. Mēs to ikdienā darām un atceramies. Un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums 97. gadā uzrakstīts, bez lielām izmaiņām ir joprojām strādā un varbūt nevajag mainīt. 3. pants, ko mēs ievērojam vienkārši ikdienā un es personīgi. Un tad nocitēšu. Liepājas speciāla ekonomiskā zona izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt, un tad uzskaitam tirzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Tās uzdevums, kad Liepājas SEZ ir piesaistīt ieguldījums ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā. Liepājas SEZ ir jāveicina Liepājas reģiona attīstība. Un mēs tātad lasam likumu un ikdienā vienkārši to darām. Tātad tā ir atbilde, kā tas iet saistībā ar Liepājas attīstības mērķiem. Medusmaiz jurista ausīm. Ernesti, ko jūs redzat kā Liepājas lielākos plusus investīciju piesaistēm? Es domāju, ka Liepājā viss ir vienkārši. Ja Ramona teica, ka šeit dzīve ir it laimīgāk. Zin kā rīdznieki brauc uz Liepāju pie anneniekiem, parasti saka, ka viņus sāk atlaist. Un tad, jo tuvāk Liepājai, jo vienkāršāk, man liekas, tās Liepājas priekšrocības kā tādas ir tas, ka šeit viss ir kompaktāk. Es domāju, pašvaldību, un tiešām arī esmu gan Altumā, gan iepriekš ar Ievu kopā esmu strādājuši investīciju biznesā, esam ar daudz pašvaldībām strādājuši, bet tiešām šī pretīm nākšana ir tāda, ka, ja tu gribi šeit investēt, tev būs visas durvis vaļā, un vēl ļoti, ļoti, ļoti liels un būtisks aspekts, man liekas, ka šeit uzsvars tiek likts uz to, ka ir jāstrādā uzņēmējiem, ja? Biznes ir jādara uzņēmējiem, nevis pašvaldībai, nevis pašvaldības uzņēmumiem primāri, ja? Un tās funkcijas, ko var izdarīt privātais sektors, tas arī viņam ir jādara, nevis kaut kā jāmēģina varbūt šīs te lietas centralizēt, ko mēs nereti redzam arī šobrīd arī valsts līmenī, ja, kad ir tāda tendence tomēr to valsts veķīt, tā kā vilkt varbūt savu pusi, tad man liekas, ka Liepājā tas nenotiek, un tas ir ļoti apsveicam, un tāpēc arī uzņēmējiem ir daudz plašākas iespējas darboties, un tas atbalsts viņiem ir lielāks. Nu, viss priecīgi, vai ne? Jā, viss saka dzīves kvalitāti. Dzīves kvalitāte forši, bet iemesls, kāpēc profesionāli šeit pārcelties. Un manā laucinā, kas ir jaunie uzņēmēji, nav. Startupi, Svoci, piemērs, jauns startups, viņi, man liekas, pie jums Lijā vienu brīdi sēdēja, pārcēlās uz Rīgu, piesaistīt 500 000, prom. Liepāja, kāpēc Liepāja? Tur ir programmētāji, kas tur ir, bet juridiski viņi varētu būt vēl joprojām šeit, tā kā ček, nodokļi ienāk, bet viņi šeit netērē to 500 000, viņi to tomēr maksā darbiniekiem, kas ir tur. Tātad profesionālie mazāk, mazie jaunie uzņēmēji Liepājā nav telpas, kas ir, kur man ir kaut kāda CNC mašīna, kuras viņi varētu ielikt. Man liekas arī tas bija tajā vienā sižetā panorāmā, kur bija prasīja jauniem uzņēmējiem, kuriem es saku, Liepājā gribēju tur kaut kur, nevar atrast telpas, nav telpas. Atrast zemes pleķi karostā vai kaut kur kapsēdes ielā, kur hektārs var uzbūvēt. Bet tāds super mazais iesācējs, man te ir ideja čābīgāk. Tad viņi iet pie Lijā, vai ne? Jā, bet Liepājā forši dzīvo. Kad atrod, kur. Bet Arnis aizskārāt ļoti labu tēmu, kas ir īstenībā mūsu nākamais tēma ir nekustamais īpašums mājoklis. Cilvēkiem, lai izbaudītu dzīves kvalitāti, kaut kur ir jādzīvo. Pirms šīs sarunas bija iespēja parunāt ar vairākiem dzīvojumu fondu attīstītājiem lielākiem, kas ir Rīgā,
Es viņam prasu, kāpēc jūs neesat reģionos, kāpēc jūs neesat Liepājā? Atbilde faktiski visur bija viena. Ir būvniecības izmaksas tādas pašas, pirktspēja ir zemāka. Tā risinājuma, ko viņi minēja, ir lielāka pašvaldības iesaiste publiskās infrastruktūras izveidē, visu komunikāciju pievilkšanā līdz konkrētiem gruntsgabalam, jo Rīga var atļauties šādas investīcijas daļai uzlikt uz pašiem attīstītājiem, tādējādi pieaucinot cenas. PVN samazinājums, kas, protams, nav pašvaldības jautājums, bet globālāks, kas varētu īstenībā būt labs risinājums, jo jauniem mājokļiem ir PVN. Savukārt, runājot ar Liepājas uzņēmējiem, viņiem nav kur izmitināt savus darbiniekus. Mums ir klienti, kas paši pērk dzīvokļus, konkrēts atsevišķus dzīvokļus, vienkārši, lai viņiem būtu, ko piedāvāt saviem darbiniekiem. Jautājums Ansīkungam. Kāds ir plāns pašvaldībai šajā jautājumā? Protams, ja mēs gribam vairot pilsētā iedzīvotājus un arī vairot ekonomiku, mājoklis ir neatņemama sastāvdaļa. Mājoklis ir darbvieta. Attiecībā par mājokļiem mēs esam izstrādājuši un veltījuši ļoti nopietnu laiku diezgan lielām teritorijām, kur mēs pārprofilējām no citas funkcijas uz mājokļu funkciju. Piemēram, zemes gabals, kas ir aiz rietumu krasta mājām, kas ir aiz Vētras ielas, pietiekami ekskluzīvs pie jūras. Šajā brīdī mēs jau secīgi ejam ar izsolēm. Uzņēmēji piesakās, konkurē savā starpā. Un es domāju, ka tuvāko 5-6 gadu laikā šī teritorija pilnībā izmainīs savu vizuālo izskatu. Un, protams, arī tur būs mājokļi. Mēs arī daudz esam diskutējuši un debatējuši, ko nozīmē mājoklis ārpus centra. Bet es gribētu teikt, ka centrā mums ir arī divi labi piemēri, kā ir Saules iela. Tie, kas varbūt atcerās Saules iela 8, kāds ir dzimis tieši tajā adresē. Tur bija bērnu dzemdību mans. Turpat diezgan nopietns projekts. Un arī Vītolielā tie pirmie mēģinājumi, kas pilsētas vēsturiskā centrā veidot kaut ko pavisam no jauna. Tā lielākā grūtība ir, protams, uzņēmēji prasa, vai mēs varam salīdzināt dzīvokļu cenas jaunbūvē. Un, zinām, mērā bankas vienmēr saka, mums nav vēsturiskie dati. Un tas iedzen, zinām, mērā tādu ķīli starp attīstītāju un pilsētas vajadzībām, bet tajā pašā laikā es domāju, ka mēs šo ķīli lēnām esam atvēruši, interesi par pilsētu rodas, un attiecīgi par infrastruktūru, tas ir pilnīgi pašsaprotams. Tiedzīgi kā industrializācijas attīstībā mēs nodrošināsim visas komunikācijas līdz zemes gabalrožam. Vai tā ir ļoti laba ziņa? Ieva, riska kapitālam ir interesi kaut ko finansēt šajā jomā? Jā, laikam nepieteicu, man vēl viens virziens ir riska kapitāla asociācijas valdes locekli. Un te, ja mēs runājam par fondiem un fondu investīcijām, tad tagad ir populārs tas vārds izaicinoši. Tad es gribētu teikt, ka šajā jomā attiecībā uz ieguldījumiem reģionā un tieši investīciju fondiem, kur strādā ar nekustamo īpašumu, ar visiem, kuriem es runāju Latvijā, tas ir izaicinoši. Mums bija arī viena kopēja sanāksme ar domas pārstāvjiem, kur tika prezentēts šis Klaipēdas ielas projekts. No tā interese ir, bet ir divas problēmas. Nav vēsturisku datu par to, kā tas izskatīsies, kā šis uzbūvētais jaunā māja tiek realizēta, par kādām cenām viņi ir iespējams realizēt. Un otra problēma, līdz ar to arī bankas ļoti kūtri dod naudu nevis jau gala patērētājiem, lai nopirkt šos dzīvokļus, bet tīri attīstītājiem, lai šīs mājas varētu uzbūvēt. Bet, manuprāt, risinājums ir tāds, ka ja pirmās mājas tiks uzbūvētas ar pašu reģionālo uzņēmēju rokām un finansēm, tā teikt, ja, un tiklīdz tas, track records, tā teikt, radīsies, vai šie piemēri radīsies, tad turpmāk būs arvien vieglāk, jo arī, ko saka, piemēram, lietuviešu fondi, ja, kad viņiem uz kartas ir Viļņa un Kauņa viņi tur ir iedabūjuši, ja, bet Kauņa ir, krietni lielāka pilsēta, bet es domāju, ka Liepājai aiz Rīgas ir tas nākamais potenciāls uz kartas tieši fondiem parādīties, bet tas notiks tajā brīdī, kad pāris jaunās mājas tiks uzbūvētas un sekmīgi pārdotas, un tad vairs nebūs šo te divu argumentu, jo tad tā vēsture būs skaidra un uz acīm redzama. Tad faktiski mums nākamā tēma būs Liepā jaunā Latvijas Kauņa. Nē, nevajag. Bet es gribētu papildināt.
Izstāsti patiesību, kā tu investēsies Liepājā? Video vēl, cik tas tev bija viena? Droši. Izcēl. Nē, normāli. Tagad, nu labi, ir paredzēts. Jaunais tautīgs attīstītājs. Es neesmu attīstītājs, pilnīgi noteikti. Es esmu būvnieks, un tāpēc es arī šim projektam pieķēros, jo es gribu būvēt. Un tā mūsu ģimenē laikam ir, kad lai notiktu tā darbība, es meklēju kaut ko būvēt visu laiku. Tas, kas pierādījies, citu projektos arī. Jūs jau zināt, ko esam būvējuši, bet jautājums bija kāds. Kad būs pabeigts pēc gada. Būs jauns Vītola nams, 44 dzīvo. Jau nekam ir interese, ja taču jādeklarē. Oldi? Jā, bet es papildinot Ievas teikto, es ceru, visi jau ir savu tādā vēsturē. Tas bija kādi gadi 6-7 atpakaļ. Liepājas pašvaldība kopā bija uzbūvējusi Karostas industriālajā parkā ielas. Tātad forši 20 pār hektāru teritorijas, kur būvēt rūpnīcas. Mūsu Liepājas esošie ražotāji nāk pie mums un saka, mums vajag telpas, mums vajag kādu, mēs labprāt nomāt, mēs negribam paši būvēt, bet atrodiet risinājumu. Es tajā laikā pats personīgi devos pie, un arī iepriekš pirms tam arī domas kolēģi bija devušies pie Rīgas nekustamo industriālo parku attīstītājiem. Reku nāciet, mums ir vieta, ielas, infrastruktūra, tas, ko minēja, tad jau ir izbūvēta, nāciet būvēt, mums ir klienti. Reku viens klients, otrs klients, trešais klients, jā. Rīgas attīstītāji tā paskatās, jā, bet tur, ja tas biznes neaizies, kāds izies ārā, vai mēs atradīsim citu nomnieku vietā, nē, tā kā nē. Pagāja 3 gadi, pa to laiku jau ražotāji bija, kas saka, sapratuši, ka pašiem būs jābūvē, viens uzbūvēja ražošanas sēku, otrs uzbūvēja ražošanas sēku, trešais uzbūvēja, tad sāk rasties jau privātie mūsu Liepājas vietēji industriālo parku attīstītāji, un pienāca Covids, un tad kā jau Covidā daudz taisīja dažādas sapulces, jo nebija ko darīt laika, ja. Un tieši vien tā sanāksme bija nekustamo īpašumu asociācija, un tad es tiem pašiem cilvēkiem ekrāna otrā pusē prezentēja, kas tad pa šiem 4 gadiem noticis. Un rāda par kartes, ka viena rūpnīca būvējās, otra būvējās, trešā. Un tad bija tā baigi interesanti, es caur to Zoom ekrānu pilnīgi nolasu, kad otrā ekrāna pusē visi tie cilvēki, var teikt redzēt, ka viņi jau grauž pirkstos, kož pirkstos. Es saprotu, ka tanī brīdī viņi nenoticēja tam Liepājas potenciālam, bet jau ir pa vēlu ienākt, jo tev ir attīstījies jau vietējais tirgus, un tu jau vairs no Rīgas vairs nevar īsti ielikt. Un ar mājokļiem šobrīd precīzi tieši tas pats. Mēs esam izgājuši riņķi ar daudziem, lielajiem attīstītājiem, kuri tieši to iemeslu dēļ, kad Excels neiet kopā, bankas naudu nedod, riski lieli, īsti ne, un tāpēc ir vietējie, kuri to vietējo tirgu jūt un ir gatavi riskēt vairāk nekā tikai ar Excel, bet ar to ticību, ka tas notiksies. Es domāju, ka tieši tas arī būs, kad vietējie projekti aizies pirmie, un tad jautājums, vai tā, ka vietējie būs sākuši to biznesu veidot, vai kāds no malas varēs vairs ienākt. Ja, un tieši tas pats attiecās arī uz šīm te mazajām telpām, dažādiem mazajiem, 100-200 kvadrātmetru tādiem mini ražošanas uzņēmumiem, kuriem arī viņas vajadzīs, vai biroja tirgus, tas, kas mums šobrīd arī faktiski neeksistē. Ja, tas viss ir tādas, es teiktu, pēc 2-3 gadiem mēs par to varbūt runāsim, ka tas jau ir atrisinājies, bet tas nebūs atrisināts ar kaut kādu pašvaldības projektu, kur pašvaldība tagad būvēs ražošanas ēkas, būvēs dzīvokļus, būvēs birojus, būvēs viesnīcas, bet tas jādara privātam sektoram. Mums tas uzdevums vienkārši pārliecināt, tas prasa bišķi ilgāku laiku, bišķi ilgāku pacietību, bet tā, kad tie privāti ienāks, tad tas viss iegriežas tādā labā spirālī, un to mēs redzam no industriālu ēku attīstības. Tur ļoti labi privātais sektors aug, un tagad mums tas pats modelis jāpārnes uz mājokļiem, uz birojiem, tad kas vēl vajadzīgs? Un kad privāti atnāk, piemēram, Rīgā lielajiem investīciju projektiem ir zaļais koridors, ātrāk, mazāk birokrātija, ātrāk saskaņošana, kas ir Liepājā. Zvans Miļevs kungam, zvans mēram. Nē, mums nav ne koridors, ne zaļš, ne sarkans. Mums ir jā un nē. Mums tas, kas Rīgā ir zaļš, viņš vienkārši ir koridors. Labi, paldies, Jaren. Nākamā tēma, par ko mēs labprāt padiskutētu, ir par inovācijām un uzņēmējdarbību. Vai Liepāja var kļūt par startup centru ārpus Rīgas? Ernest, tas ir, protams, viens no svarīgākajiem jautājumiem tev. Un
Kādi būtu tavuprāt 2-3 priekšnosacījumi, lai attīstītu veiksmīgi šo startup centru ārpus Rīgas? Nu, uz šo visi meklē atbildi plašā geogrāfijā, bet nu, tā inovācijas vide, kas attiecās uz jaunu uzņēmumu veidošanu, tātad ir vajadzīgs talants, smadzenes, ir vajadzīgs riska kapitāls. Un parasti tur, kur satiekās tie cilvēki, kurai ir savā ziņā tādos ekstrēmos, man nav nauda, bet ir tikai laiks un traka ideja, un man nav laiks, bet ir tikai nauda, ko tev iedot, kad šīs divas lietas satiekās, tad tur parasti kaut kas uzsprāgs pa vidu. Nu, un tad mēs varam no šī iziet. Riska kapitāla vide Liepājā. Ok, es šeit dzīvoju, varu iedot ļumaku. Ček, nu, sauksim ček. Bet kur ir tas, nu, teiksim, straujas izaugsmes startup cilvēki? Nu, šeit viņi nav. Kāpēc viņi šeit nav? Izējam no pamatprincipiem. Kur rodas tādi? Akceleratori. Skolā viņi rodas. Viņi rodas izglītības iestādēs. Un tā atkal, tā nav obligāti Liepājas problēma, tas ir plašāk. Tātad kā radīt vidi, kur ir izglītības sistēma, kur cilvēki darbojas. Un Liepāja pašlaik ir tādās tošās krustcelēs. RTU ir pārņēmusi universitāti, kas patiesībā līdz šim, cik daudz es to esmu saskāries, ir bijis tāds universitāte, kurā ir iekapsulējusies, iekūģojusies iekšā Liepājas pedagoģijas akadēmijas. Pārējais viss ambīcija līmenis, nu, mēs varētu būt ok, 2., 3. roka tiem, kas netiek Rīgā. Ambiciozs uzņēmējs tā nepiesaistīs. Nu, teiksim, ambiciozs cilvēks. Un tagad jautājums, kāds ir pasūtījums pilsētai, augstskolai? Cik man zināms, nav. Ir jāiet, jārunā, bet tur vajag plančiku. Nu, ko tad mēs te gribam? Vai mēs gribam programmētājus, vai mēs gribam kaut kādus specifiskus inženierus, bet ideālā gadījumā mēs esam kaut kur labākie. Nu, tā, ka cilvēks Kaunijā, viņš beidz 12. klasi, viņš tā kā varētu braukt uz Viļņu vai uz Liepāju. Jo tur ir tas un tas. Man liekas, Ulds arī ir Ventspils augstskolas absolvents. Ventspils 90. gadu sākums, nu, saskamus pilsētu. Nu, es arī esmu mācījies Ventspilī. Nu, redz. Bet mēs nedzīvojam tur vairāk. Jo, nu, Ventspilīs tur viskādas lietas. Bet, Aivars teica, nu, mums vajag skolu, un tad viņš vienkārši paņēma un atvilka veselu kaudz mācību spēku un investējās, un būs skola. Un tas ir tāds mazais mikro, nano Maršala plāns. Pie mums nav augstākās izglītības, bet tagad būs. Un atvilksim no Rīgas riktīgos mācību spēkus. Liepājā tas nav jādara tādā līmenī, tāpēc, ka mums šeit ir skola, šeit ir RTU, ir vajadzīgs virziens, ko mēs gribam darīt, un tad var ap to audzēt arī to izejas materiālu. Bet tā ir recepte, kas ir visiem, kurai iesēž, un nu, kā mēs varētu kļūt mazā Silīcija ielai. Nu, tā ir grūta atbilde, uz to valstis meklē atbildi. Jā. Ramanas atbildēja? Jā, paldies, un man tieši prasītos Anciņa kunga atbildi uz šo garo ievadu par to, kas mums trūkst šeit Liepājā, bet jā, turpinās. Kādam būtu virzienam? Nu, es vienmēr esmu domājis tā, ka tā tušā vietā nekas nerodās. Un jāsaka, ka man ir liels prieks, ka, nu, piemēram, zinātnes centrs, ko vada Ieva, iedod bērniem pamats. Nedaudz saprast, ko nozīmē elektrība, ko nozīmē daba, ko nozīmē vide. Un tā jau tā liekas, ka, nu, kas tad tas ir? Tu aizēji uz nodarbībām, ja tu atceries tajā brīdī, kad tu veic izvēli. Es domāju, ka tas sākums ir labs. Protams, katrs domā par to, ka viņi vedz uz spējīgākais, talantīgākais un absolvēs labākās universitātes pasaulē. Un, protams, to jācenšas. Un diezgan bieži mēs redzam to, ka bērni aiziet, izstudē un atgriežas. Un vai tas ir sliktākais variants? Grūti pateikt. Bet tajā pašā laikā es pilnīgi piekrītu tam, ka Rīgas RTU Liepājas akadēmijai šajā brīdī varbūt pietrūkst tāds
konkretizēts piedāvājums, uz kuriem mēs īsti virzamies. Un šeit, šajā inovācija pārējais procesā, gribētu teikt, kur varbūt neviens nezina, cik zaļš ir zaļš, vai kāda būs nākotne inovācijām. Mēs visi taustamies un mēģinām atrast to īsto ceļu. Piemēram, sejas pārvalde un Guldis un Jānis. Viņi ir tie zināmā mērā pionieri, kas ir ienākuši tādā tēmā, kas nekad Liepājā nav bijusi. Mēs runājam par ūdeņradu, par ūdeņradu attīstību, par visu ilgspējīgo klāsteri. Manuprāt, tas ir pietiekami labs signāls arī augstākai izglītībai pārkurfulēt tās tradicionālās programmas, kāds ir bijušas. Bet es domāju, ka mēs visi šajā brīdī mācāmies, kas ir tas pareizais ceļš un kā viņu ātrāk. Jo, ja mēs tā atklāti skatāmies uz uzņēmējiem, ja tiešām mēs Liepājā atrastu vietu 7 profesūram uzņēmējdarbību. Uzņēmējiem vajadzīgs diezgan vienkāršas lietas. Kā salabot CNC darbu galdu, kā pareizi nospiest pogu, zaļu vai sarkanu, un nedaudz atstrādāt ar programmām, kas ir uzņēmējdarbības vidē. Inovācijas parasti tiek nopirktas kaut kur. Īpaši, ja mēs skatāmies uz Skandināvijas uzņēmumiem vai citiem, kas ir ārvalstu kapitāli. Tad es domāju, ka šajā cīņā ir pietiekami sarežģīti, bet ir diezgan daudz labu piemēru. Daudz no jums ir šeit arī klātsoši, kas ir šos soļus spēruši un ar savu piemēru parāda to, ka no mazas pilsētas var izaugt arī diezgan labas inovatīvas lietas. Kaut vai, es domāju, ka mēs visi šeit pazīstam Arti Daugiņu. Tas, ka jauns puika atnāca un teica, ka es gribu ražot Liepājā pirmos elektrobriteņus. Tas ir tas piemērs. Paldies. Es no savas pieredzes varu piemetināt, ka, manuprāt, ļoti lieliska iniciatīva. Tā gan ir privāta, ir Liepājas coworking, kur es arī pavadīju savu laiku pirms šī pop-up biroja izveidošanas. Un tāpēc man ir papildinoši jautājums, Anciņa kungs, vai ir plānotas kaut kādas pašvaldības iniciatīvas, lai tiešām veicinātu šo jaunu uzņēmumu vidi, jo, ja mēs skatāmies, piemēram, arī uz Telavivu un Izraelu, tad viens no tādiem secinājumiem, ko es izdarīju aprunājoties ar šiem uzņēmumiem, ir tas, ka viņiem ir šī obligātā militārā mācību un dienests, un šajā dienestā satiekās dažādu specialitāšu cilvēki, un esot kopā, rodās šīs brīnišķīgās idejas un inovācija. Un tajās kopredzes telpās, manuprāt, arī var veidoties šis kaut kas brīnišķīgs. Protams, jaunievēlētāji domē ir visas tiesības domāt un diskutēt par jaunajiem budžeta iniciatīvām. Tas, ko mēs katru gadu mocamies ar uzņēmējdarbības atbalsta programmu, kas ir 100,000 eiro vērta, un mēs neesam atraduši vēl līdz šai baltai dienai visefektīvāko ceļu, kā šo naudu iedot uzņēmējiem. Iespējams, ka tas ir tas naudas resurss, kuru ir iespējams mobilizēt tieši startupiem, bet, protams, tas ir visu 15 deputātu rokās, lai tāds lēmums pieņem. Bet es tiešām varu uzslavēt arī privāto sektoru, ka viņi ir arī mūsu vēstneši un mūsu palīgi tieši tajos brīžos, kad ir vajadzīgs telpas, tajos brīžos, kad ir vajadzīga kopredzes telpa. Un viņiem iet labi. Viņi runā pa izaugsmu, pa jaunām telpām. Jā, runājot par izaugsmu, inovācijām, jūs jau pieskārties arī ūdeņraža tēmai, ir tāds politisks sasāpējis jautājums kā atjaunīga enerģija. Mums bija vairāki, un šī ir nozare, kurā strādājot ar ārvalstu investoriem, mēs neredzam nekādas ģeopolitiskās bažas, respektīvi tie paši Izraēlas fondi, arī no Rietuma Eiropas spēlētāji skatās uz mūsu reģionu, kur attīstīt atjaunīgos projektus. Pirms pašvaldību vēlēšanām bija ļoti karsts periods, mums vairāki klienti Vidzemes reģionā savus projektus iepauzēja, jo pirms vēlēšanām politiķi nebija tik gatavi paust atbalstu šiem projektiem, kā ir tagad. Anciņa kungs, Liepājai grib vēju parkus? Mums bija tieši pirmsvēlēšana debata, un man liekas, ka Savu mēs debatējām kopā.
bibliotekā. Un tur patiesībā skaidri norādīja, ka Liepājas pilsētā mums nav vairāk vietas, piemēram, vēja ģeneratoru attīstībai, jo 14. novembra bulvārī šis projekts top un attīstās. Vēja ģeneratoru programmas ietvaros esmu pietiekami pozitīvs uz dienvidu kurzemi, kur šis potenciāls ir vēl nesmelts. Protams, man ir patīkami arī dzirdēt, ka likumdevēji ir ieviesuši jaunu sistēmu attiecībā pret zemes īpašniekiem, kas iedod tādu lielāku cerību. Bet jāsaka, ka šī kampaņa... tos diskomforta maksājumus. Bet jāsaka, ka šī kampaņa ir izvērsta ne tikai Latvijā, ir izvērsta arī gan Lietuvā, gan arī Igaunijā. Piemēram, es ar Tartu mēru arī tikos, kas ļoti skaidri norāda, ka viņi nesaprot, kā var tik mērķiecīgi boikotēt šādu veidu projektus. Un tas, es domāju, ka skar ar Lietuvu un skar ar Latviju. Nimbi sēga, not in my backyard, jā, tas ir daudz kur, bet tad Liepājā vadībai jums nav virzdīgi savu šiem, sabiedrības iesaistē jābūt vienmēr, es domāju, par to strīdu nav. Un konstruktīviem dialogam jābūt, bet tādam kategoriskam nē, tad tas ir tas. Es varu, protams, runāt savā un Liepājas partijas vārdā. Mēs neredzam šķēršļus atjaunīgiem energoresursu projektiem Liepājā, Liepājas tuvumā. Un, piemērs, kad dara speciāla ekonomiskā zona, jau parāda arī praktiski, ka mēs esam tam gatavi. Vairākiem projektiem patreiz norit ieteikums uz vīdu novērtēšanas procedūru. Protams, mēs vienmēr respektēsim ieteikumus, kas nāk no ieteikumus uz vīdu novērtējumu biroju, bet, pašapziņas izglītība, vidas zinātnē, diezgan daudz mēs meklējam atbildes, cik zaļš ir zaļš. Es domāju, ka bez tām investīcijām vienkārši nebūs konkurētspējīgi. Ja mēs varam runāt, ka Amerikas Savienotās valstis izstājušos no Vitna konvencijām un saka, ka CO2 nav nekāda problēma, bet manuprāt, ka tas ir īslaicīgs laika jautājums. Un katrs 4. latvietis sapņo par saules baterijām uz jumta un varbūt pagrabā vēl bateriju. Varbūt. Jā, droši. Es labprāt papildināšu no savas puses, ir kā investori skatās uz Latviju. Viens no pirmajiem jautājumiem, atnākot pie mums uz Lijā, cik maksās man elektrība, cik enerģija man izmaksās un vai viņa būs zaļa. Un tad mēs skatāmies to piedāvājumu, kas mums ir. Ja šobrīd mēs neesam pašpietiekami ar savu saražoto enerģiju, mums ir jāiepērk, tad vienmēr cena būs augstāka. Un tas ir kritiski svarīgi, ka mēs tiešām spējam uzbūvēt kaut vienu vēja parku, lai nodrošinātu savas vajadzības un nodrošinātu investoru vajadzības. Jo tikai tādā veidā mēs kā ražotāji, augstas pievienotās vērtības ražotāji, kļūsim konkurētspējīgi pasaulē. Ar to elektrības cenu, kas ir šobrīd, mēs nespējam konkurēt. Un tad ir mums jāizšķirās iedzīvotāji. Mēs gribam, lai Latvijas ekonomika aug, lai mēs esam labklājīgāki. Tajā pašā laikā mēs negribam vēja parku. Tas neiet kopā. Mums vajag vēja parku, lai mēs attīstītos kā Latvijas ekonomika. Jo tikai tad mums būs ražotāji šeit. Un arī pašiem Latvijas uzņēmējiem būs pieeja lētākai enerģijai. Un ļoti svarīgi arī joprojām pasaulē tendence un investori, kā skatās uz Latviju, ir šis te ilgtspējības elements, joprojām viņš ir kritiski svarīgs, un mēs kā Eiropa viņu spējam piedāvāt, un tāpēc mums arī ir ļoti svarīgi attīstīt tieši zaļo enerģiju. Lijā varbūt ir kaut kādu plānu, kā promotēt kaut kādus reģionus, kur tā, nav labāk veikti par Liepāju, bet... Nē, mūsu Lijā mājā mēs paši attīstam Elvintu projektu, kas ir offshore vēja parks, pret kurā arī ir liela pretestība. To mēs attīstam kopā ar Igaunijas partneri, lielā cerībā, ka viņš izdosies, un šobrīd notiek jau izpētes stadijas darbi, ko mēs jau kā gatavu iepakotu projektu pārdosim attīstītājiem, kas varēs iet un šo vēja parku būvēt. Bet viennozīmīgi tas ir ļoti ilgs laiks, un mums jau vajag ātrāk kaut kādus mazākus parkus, jo tas ir liels parks, tas ir 1 gigavats, un nākotnē vēl 2 gigavati, kas ir 2 miljārdi investīcijā.
labā ziņa, ka būs. Mēs paši pie dažiem strādājam, tā kā tiešām daži parki iet uz būvniecību, un saprotu, ka Lijā arī ir zaļie koridori, vai ne šādiem lieliem investīciju projektiem? Jā, zaļais koridors ir, kas nozīmē, ka tu vari ātrākā veidā dabūt visas nepieciešamās atļaujas, bet atkal te ir maza nianse. Lieliski, mēs piešķiram zaļā koridora statusu, kā cik reāli praksē tas strādā. Kā man stāstīja, ja Latvijā ir 2 varžu eksperti, tad kā tieši viņi var 2 reizes ātrāk Tieši tā, jā. Jā, lai tas notiekās. Tā kā, tur ir par izpildījumu, protams, jāpiestrādā, bet zaļais koridors noteikti tiek nodrošināts, jā. Un pilsētā bez zaļā koridora, Lūdzu, kas notiek ar LSS projektiem? Jā, mēs tagad daudz runājam par to, būt vai nebūt vēja parkiem, bet tiešām mums ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka Latvijā ir lēta un daudz pieejama elektroenerģija, jo ar to elektroenerģiju, kas mums ir, mēs jaunas investīciju projekts īstenībā nevaram attīstīt. Mums vienkārši pietrūkst, mēs visu laiku jau tā importējam. Un tad jautājums, vai mēs to potenciālu, kas Latvijā ir, vai mēs viņu atdodam kaimiņiem, lietuviešiem, igauniem, viņi labprāt to paņem un ļoti azartiski paņem, vai tomēr mēs tos projektus tomēr īstenojam šeit. Un tas ļoti komplekss pasākums, kur vajag gan enerģijas avotus, kas dod salīdzinoši lētu elektroenerģiju, bet ne jau tikai elektrība, mums vajag kā tad primāri, kā pašmērķi saražot megavatus, bet ko tad tālāk darīt? Un tad, piemēram, es lasu 30. jūnijā Reuters ziņu, un kā jūs domājat, kura? Mēs visi sakam, vienīgais reģions, kurš iet uz zaļiem mērķiem, ir Eiropas Savienība, ja? Un attiecīgi Eiropas Savienība tur zaudēs konkurētspēju, tāpēc mēs vienīgie to daram. Un tad ir viena liela valsts netālu no Eiropas Savienības, kur pasludina, kad līdz 30. gadam jāsamazina aviācijas emisijas par 5%. Ja, tad ir nepieciešams ļoti liels daudzums Sustainable Aviation Fuel. Ja, tas ir viens no projektiem, kur rūpnīca Liepājā apmēram līdz tam gadam arī būs. Ja. Tad tā valsts ir Turcija. Gluži neliekas, ka tas būtu tas pirmā valsts, kur arī iet šajos zaļajos mērķos, bet viņi iet. Un tad tas notiek gan Eiropā, gan arī citur. Un tad jautājums, vai mēs arī izmantosim to iespēju iet iekšā industrijās, kuras šobrīd pasaulē vēl neeksistē, kuras rodas, un mums ir iespēja viņās iekļauties. Mums ir grūti iekļauties tajās industrijās, kuras jau ir, 50 vai 100 gadu vēsturi, un, piemēram, liela apmēra kuģa būve. Tur jau ir iestrādātas staciņas, iestrādātas valstis, kur tu nevarēsi izkonkrēt, tāpēc, ka tur jau ir tradīcijas, vai, liela mēroga. Kad citas nozars ķīmijas rūpniecību, ja tur tāpat tās lielie ķīmijas koncerni, kur ir kaut kur tur vai tur, un viņi katru jaunu produktu ražojot, viņi piebūvē vienkārši esošam klāt vienu jaunu cehu. Bet tagad tā situācija ir krietni savādāk. Nav vairs rūpnīca, pie kā piebūvēt klāt vienu jaunu cehu, tev jātaisa viss no nulles, un jātaisa no nulles, tad jautājums, kur to projektu no nulles veidot. Un, ja mēs runājam par Liepājas projektiem, tad mēs šobrīd vairākiem atkal ir privātie projekti, nevis sevis pārvaldes vai domas projekti. Mēs vairākiem projektiem šobrīd metamies iekšā tajā jomā, kur šobrīd pasauli sāk no nulles. Tātad gan ražot ūdeņradi, kas ir viena no izēvielām, nevis tikai kā aizvietot dabas gāzi, ko kurināt plīti mājās, bet tad pārvēt izēvielu, ko tur izmantot jau ķīmijas rūpniecībā. Ja. Tad ir CO2. Rocēna 30. gadā cementu rūpnīca plāno visus savus CO2 emisijas savākt. Ja, tēma, ko pirms 5 gadiem tas izklausījās tāda ļoti liela teoretizēšana, bet tagad uzņēmums nopietni strādā pie tā projekta, jo pilots rūpnīca jau ir uzlikt, pilots projekts jau tur Rocēnos tiek eksperimentēts šobrīd, tad CO2 viss savāk. Un tad es visiem prasu, es godīgi drīkst nezināt, jo es arī pats dabūju meklēt, kāda ir benzīna formula, tas, ko mēs ikdienā lējam bākās, kāds elements tur sastāv. Kurš zina, kurš ķīmiķis? Es gadu, 2 atpakaļ es arī dabūju pastīties. Īsumā tur 2 burti, tur ir C un H, ogleklis un ūdeņrads, ogļu ūdeņražu. Un mēs varam Liepājā tad no atjaunīgās enerģijas uzražot ūdeņradi un no brocēniem vai no kādiem citiem emitentiem dabūt šo te C burtiņu, CO2. Tad jautājums tikai, kādā katlā viņus maisīt, ja, šos te zaļi iegūtos elementus un, ražot ilgspējīgu aviācijas degvielu. Ja, un tā jau ir pilnīgi cita vērtība, nevis elektrības megavats par 30 vai 40 eiro, ja, bet tas ir kaut kas daudz vairāk. Un no tā savukārt var radīt kaut kāds jauns nozars, un tā šobrīd ir tā iespēja, kas mums ir Latvijai kopumā. Un mēs ejam tiešām kā tādi pionieri un nedaudz
nedaudz nezinot un taustoties, bet tur mums ļoti labi arī tas, ka RTU ir ienācis Liepā no RTU tieši tāpat tās taustoties, ko tad vajadzētu šeit, kurā virzienā tās mācību programmas, kādas laboratorijas attīstīt, ja, tas ir tāds nākamo 5 gadu tāds foršs izaicinājums, un pilnīgi noteikti tur būs vieta rasties kādiem jauniem eksperimentiem un arī jaunu uzņēmumiem, kur kāda interesanta problēma risinās un beigās nonāks līdz kādai komercializācijai. Tā kā viss šobrīd tā iespēja to kaut kādu interesantu attīstības tādu pavērsienu, var teikt, tā paraut Liepājā vaļā, kas ir tikai iespējams tikai tāpēc, ka mums jau šobrīd diezgan dziļas esošas rūpniecības tradīcijas, mums ir cilvēki, kur saprot, ko nozīmē kaut ko radīt no izēvielām līdz gatavam produktam, jo ražošanas process kā tāds, viņš ir, vai tu ražo kaut ko no metāla, no ķīmijas, tomēr tur ir sākums un beigas, un ir sapratni par loģistiku, ir sapratni par pasaules ekonomiku, un tā, ka to visu tos cilvēkus un visu šīs zināšanas sakoncentrēt vienā vietā, kaut kas var sanākt. Tukšā vietā nekas nerodās. Bet ir daudz jāpastrādā. Ok, bet tas tā, teiksim, kā slavenajā izrādē latviešu mīlestība, teiciens varonis, tā perspektīva ir. Perspektīva ir. Būs gan izaicinājumi, iespēja, jā, tad būs dzīvokļi biroja pēc pāris gadiem, mums tagad top rūpnīca, un tad, protams, jā, atgriežamies pie mūsu nosaucošā temata, kas arī ir faktiski sākotnējais temats par cilvēku kapitālu, kā tad Liepāju padarīt par cilvēkiem vēlamu dzīvesvietu jauniem profesionāļiem ārpus tā, par ko mēs jau runājām. Ieva, ar jums sākšu. Lijā kaut kādas kampaņas par par profesionāļu piesaistu reģioniem, kaut kas plānots tajā virzienā? Jā, protams, visam sāls ir dzīves kvalitāte. Attiecīgi, Liepājā ir augsta šī dzīves kvalitāte, un nākamais, ko es gribu uzsvērt, kad uzņēmuma vadītājs, īpašnieks, investors pieņem darbā darbinieku, viņš patiesībā pieņem darbā ģimeni. Un tāpēc arī pilsētā ir ļoti jādomā, kā mēs veidojam to visu ekosistēmu vai visu infrastruktūru apkārtām visam, lai tas cilvēks gribētu pie manis dzīvot ar visu savu ģimeni. Un tas ir par mājokļu pieejamību, par kvalitatīvu mājokļu pieejamību, par kultūras pasākumiem un par visu, kas ir apkārt. Tā kā, Liepāja ir ļoti daudz izdarījusi, bet tas vienmēr ir jāpatur prātā. Un cilvēku kapitāls ir izaicinājums Latvijā, kas īstenībā ir izaicinājums diezgan daudzās Eiropas valstīs, bet nodrošinot šo kvalitāti, es domāju, ka viss iespējas ir piesaistīt labu speciālistu. Un, protams, ir svarīgi, kad ir daudz lieli uzņēmumi, kas piesaista, kuriem ir nepieciešami šie augstī kvalificētie darbinieki, jo tad arī veidojās konkurence. Tad arī pārējie zina, ka šeit varēšu dabūt, ja ne iesaistīt pats kaut kur no citas valsts vai no citas pilsētas Latvijā, tad vismaz paņemšu no konkurences. Tā kā tas arī ir super svarīgi. Ernest, jautājums tev. Man liekas, viena no brīnišķīgajām lietām, ko tu dari arī Liepājai, ir katru vasaru, tur ir šis vasaras pasākums, ka iespēja kapitālisti, investori, lielie visi fondi mūsu Latvijas atbrauc uz Liepāju. Un man ir jautājums, kā šī jaunu uzņēmumu kultūra, kā viņi redz Liepāju, un vai mēs viņus varam kaut kā vēl pārnāt? Patiesībā ir Agatas projekts, Agata Ambult, viņas vafeļu projekts, bet šogad Agate lāpu ir nodevusi Tekčilam, un 9. augustā vai 8. augustā ir plānots, ka tas pasākums varētu atkal būt pludmalē. Kā startup redz? Un te es oponēšu Ievai, un kaut kādā ziņā arī to, ko mēs visi te priecājamies par foršo Liepājas vidi. Jaunajiem profesionālim forša vide ir bonus. Ko es tur darīšu? Es tagad esmu iegūst maģistra grādu Rīgā, braukšu uz Liepāju, esmu iegūst jurisprudencē maģistra grādu. Palikt Rīgā vai braukt uz Liepāju? Nevar izdomāt. Tagad Sorainim šeit ir, tā kā var braukt uz Liepāju. Pop-up birojas vasarā. Šreiz nav tā kā pop-up birojas no novembra līdz martam. Strādā vasarā. Jā. Ja tā ir tā atbilde. Tas ir tas, kāpēc, ko es tur darīšu. Vienalga kādā jomā, profesionāli. Ko es tur darīšu? Un tas, protams, attiecās arī uz tiem pašiem startupiem. Un to, Liepāja ir forša.
man ir tā, ka tā kā mans darbs ir, es tāpat reizi nedēļā braucu uz Rīgu. Un man ir forši 5 no rīta vasarā es braucu ar vilcienu, jo tad ir cita aina un saule lec, stirnas skraida, forši. Bet, un man ir attālināts darbs, man ir diezgan vienalga, vai es sēžu Rīgā vai Somijā. Bet pārējiem, runājot ar citiem, Liepāja forši, bet ko es tur darīšu? Tā profesionāli. Tas ir tāds. Tāpēc tā dzīve notiek tur. Un savukārt ievilkt iekšā ar, un atkal mēs atgriežamies pie tā, ja šeit ir speciālisti, kas šeit rodas. Teiksim, šeit ir skola, kur ir programmētāji un veidojas mazā ekosistēma ar kaut kādiem programmētājiem. Forši. Tad jau te ir kaut kas interesants. Te jau ir kaut kāds, te kaut kāds jau burziņš notiek. Bet tas nekur Latvijā nenotiek ārpus Rīgas, jo Rīga, kā jūs paši zināt, tā ir tā sodība salīdzinot Baltijas līmenī, kur gan Igaunijā, gan Lietuvā 2., 3. pilsēta ir 100,000 plus. Mums ir ūdens galva un perifēri. Skaties panorāmu un tas tāds Rīgas ziņas. Un tas ir tas izaicinājums. Kultūras dzīvē Liepājā ček, kad man prasa, kā ir Liepājā, es saku, Liepājā diezgan forši šeit viss neaprobežojas ar staķiku un autobusu pieturu. Te ir vairāk lietas, te ir kinoteātris, te ir te ir teātris, te ir kultūras dzīve. Tādā ziņā dzīves kvalitāte forši. Maķīts nav, bet maķīts, man liekas, tur ārpus Rīgas nav. Kad es studēju Ventspilī, tad Lulu ar rozā brillēm atvēra Ventspilī pizzeriju. Bet tad arī aizvēra. Jo tur, iekšējie Ventspils joki, kādi cilvēki tur dzīvo, bet, jā, es ceru, ka es tev atbildēju tādā plašā, šaurā perspektīvā. Paldies, jā, Ieva, varbūt tu vari pakomentēt par cik es tagad daudz vairāk Liepājā nekā Rīgā oponēt, uzņēmē darbības. Par to, vai kā riska kapitāls redz Liepāju. Es domāju, ka riska kapitāls ieraudzīt Liepāju, ja te būtu labi projekti. Kaut viens projekts vai 2 vai 3, es nezinu, vai ir, bet es ticu, ka ir. Un tad, jo riska kapitāls, tās jauno fondu naudu, kas ir šobrīd pieejami, 50 miljoniem eiro kopā, viņi tos 200 kilometrus noiet, noskriet, norāpot. Vienā mirklī, un Liepāju atrastu, jo fondi var investēt ne tikai Baltijas līmenī, bet arī pat visas Eiropas līmenī. Tev, man liekas, atbilde ir tajā, tieši tā, ja te ir tie cilvēki, ja te veidojas tas tīkls, ja te ir viena investīcija, tālāk tie jau attīst atkal kaut kādu jaunu startup, tad ir vēl viena investīcija, un tā tas tīkls veidojas, piemēram, startup māja Rīgā, kur sēž visi 3 fondu pārvaldnieki, kas šobrīd Rīgā ir pēdējie, kas dabūja tieši starpiem naudu. Viņi visi sēž vienā mājā. Es domāju, ka tur čumu muģu ar jaunām idejām un potenciāliem uzņēmiem, kuros investēt. Varbūt vajag pop-up startup māju Liepājā, ne tikai vasarā, bet arī ziemā. Un tad, ja tur 10 cilvēki visu laiku muģētu, tur neizbēgam kaut kādā brīdī kaut kas notika. Es gribēju startup mājas projektu ideju kaut kādu. Bet es gribēju papildināt, ka idejas autors ir Liepājnieks, neviens cits kā Ernests. Nu re. Jā. Bet varbūt tas arī ir tas pēdējais jautājums no mūsu puses, katram no jums, un Ieva ļoti labi to sāk, ja mums vajag Liepājā pop-up startup māju, bija no visa dzirdētā. Kas būtu tas viens, ko jūs teiktu, lai sasniegtu to mērķi? Mēs te mazliet mēģinājām pakacināt Liepājiešu pašlapnumu, pasakot, 2. lielākā pilsēta. Anzingungs jau norādīja tikai 8,000 cilvēku, kas tas ir, bet lai Liepāja kļūtu par pārliecinošu 2. lielāko. Anis, varbūt sākam šajā, jā. Šis arī ir kaut kas, ko es, ir tās bijušas tās tikšanās reizes, kur tur Latvijas startup ekosistēmas sanāk govā, un kā mēs to varētu darīt, un ekonomikas ministrija, un visu tur, make Latvijā great again. Un tā viena lieta ir fokusēšanās uz to rezultātu, un praktiski tas izpaužās un iedrošina. Arī tādos pasākumos ir bijis, kāds tad mums ir KPI, cik vienreiz pēc 3 gadiem mums būs, un tad tur nevar izdomāt, tur 5 vai 6, un cik tur darba vietas. Liepājā ir viena. Un tas ir gala rezultāts, tas ir kaut kas ir beigas, un tas ir forši. Bet par ko ir jādomā patiesībā ir tas
tās piltūs augšu. Nu, tur ārā beigās birst ārā tie vienreģi, bet kas ir piltūs augšu? Un Liepājas kontekstā tā viena lieta, par ko domāt, ir RTU, tā izglītība. Kas ir tas iemesls, kāpēc šeit jauniešiem palikt, vai kāpēc šeit pārcelties? Jo pārējais ir sarežģīti. Šīs ir tādas divas lietas, kur jaunieši ilgtermiņā viņi veido to, viņi ir jauni, traki, atvērti, bez kredīta saistībām ar kaut kādām tradīcijām, kur tu esi ieskūņojies un vairs nevar arī pārvākties nekur. Darba spēka mobilitāte Latvijā, man liekas, ir ļoti zema kopumā. Ja tu esi Rīgā, pārcēlus uz ādažiem. Tas ir viss, bet tas skola ir tas ankurs. Tas ir mans viens. Ok, Uldī. Vajag 100,000. Ko? Kā politiķim tur ļoti būtiski ir precizēt. 100,000. 100,000 tāds varbūt viens cipars, bet cilvēks pēc, kas Liepājā dzīvo un ir uz vietas ikdienā, tā cilvēku masa, jo viņi būs vairāk, jo vairāk arī būs tie mutuļi, iespējas dažādām nozarēm, dažādiem cilvēkiem savā starpā iedarboties, gudri sakot, un attiecīgi radīt kādas jaunas lietas. Mēs ļoti labi redzam, tad citā nozarē metāla apstrādē. Mums ir 10 uzņēmumi, kas strādā metāla apstrādē dažādās jomās, un viņi viens otru papildina dēļ viņu pieprasījumu, kas radītu šeit uz vietas, rodas kādu jaunu uzņēmumu, kas sniedz kādu ļoti specifisku pakalpojumu, bet viņš rodas tikai tāpēc, ka te ir vēl 10, kuram to pakalpojumu vajadzēs. Tas tāds viens piemērs. Ja mēs vienkārši būsim vairāk, un tāpēc jābūt ir labai augstskolai, studentiem jāatgrib braukt uz tejieni mācīties, viņiem pēc tam jābūt iespējai palikt, nevis tā kā mēs ap divi nesam vairs Ventspilī, tāpēc, ka tur nebija īsti ko darīt tanī laikā, mēs esam, kurš kurā brīdī, teiksim, visiem kursbiedriem ir. Jo vairāk te paliks, jo vairāk atkal radīsies kādas jaunas tēmas, jaunas idejas, un tas mutulis veidosies. Un tā Liepājas vēsture parāda to, un arī pasaules vēsture. Cilvēki tiecās uz tām vietām, kur notiek ekonomika, notiek attīstība, kur var nopelnīt. Un tad mums ir pienākums vienkārši kopā visiem radīt šīs iespējas nopelnīt darba vietas un arī iespējas dzīvokļi, un tad vienkārši vilkt tādu sniega bumbu, tādu veidot virsū. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd esam tādu, es saku, to sniega bumbas kodolu gribētu teikt, esam saveidojuši. Ir forši, mēs sakam, visiem dzīves vidi forši, tagad vajag sabūvēt mājas, kur dzīvot, tad teātrim varbūt vajadzēs vairāk izrādes rādīt, un orķestriem vairāk spēlēt, bet tas jau būs sekundārs lietas, tas jau labi. Tā kā mēs mums jātiek līdz 100,000. Vajag 100,000. Ieva? Tā kā stāpēc, ko viņi nodod, bet ja vajag 100,000, tad ātri kā viņus var dabūt, viņus varbūt var importēt cilvēkus. Un viens veids, kā viņus importēt, man liekas, ko arī Rīga, piemēram, attīst, ja ir šeit shared service centrs vai service centri, kur principā tu būvē infrastruktūru, kur izmanto lielie uzņēmumi, un tur ir svarīgi viņiem noteikti šī dzīves kvalitāte un apstākļi, kur viņu darbinieki dzīvo, tie nereti ir diezgan augsti kvalificēti arī speciālisti, kas šajos centros strādā. Un es domāju, ka Liepājai vismaz puse no tiem checkboxiem jau būtu automātiski aizpildīt, bet, protams, vajag vietu un iespēju, bet es domāju, ka tas ir tāds varbūt potenciāli izskatāms biznesa virziens, kur var attīstīt un tā pilsēta, tad augtu plašumā. Ancīkums? Es pirmkārt pilnīgi piekrītu Uldim, kad cilvēku un iedzīvotāju skaitam ir pilsētai būtu jāaug. Bet, protams, mēs redzam dažādus piemērus, kā augt. Piemēram, Malmas pilsēta. Viņi uzlika par pienākumu 25% pieaugums iedzīvotāju skaita ziņā. Mērķis sasniegts, bet jautājums ir, kas ir par cilvēku? Šeit mēs runājam par imigrāciju. Es neticu, ka mēs varam atļauties valstī atvērt pilnībā durvis imigrāciju. Valsts nav gatava ne sociāli, ne arī mentāli. Un tas nozīmē, ka šeit ir tā cīņa starp esošiem cilvēkiem Latvijā. Un man ir pilnīgs pārliecība, ka Liepājas iespējas stādīties priekšā rīdzinīgi. Mums daudz.
vietu. Mums tā vairs problēmas ar bērndārza rindā. Mums ir lētākais tenis korts valsts. Mums ir brīnišķīgas kultūras iespējas. Tās ir tās lietas, kas ir kā magnēts, kas lēnām vēl. Mājokļi, jā, ieklibo, labāk atāgots darbvietas, ieklibo. Bet jāsaprot arī Liepājas vēsturiskos aspektus. Tekstilu nozare, metāla apstrādes nozare un milzīgs skaits karavīru. Tas ir tas, kas veido Liepājas pamatu līdz 90 gadiem. Un tagad mūsu kopīgais mērķis ir audzēt šo intelektuālo potenciālu. Un, lai kā man negribētos to teikt, Skandināvijas uzņēmumi mums palīdzēja to izdarīt. Bet šajā brīdī latviešu menedžeri jau vada Skandināvijas uzņēmumus, viņiem uzticās, viņiem ir pierīgāt zināšanas, kuras viņi nodod tālāk, veidojot savus uzņēmumus vai strādājot tālāk. Ja tā ir, manuprāt, tāda nerakstītā vērtība, es, piemēram, salīdzinot ar citām Latvijas lielākām pilsētām, izņemot Daugavpili, ir izaicinājums. Ļoti labi, paldies. Es mazliet apmēšu tiem Skandināvu uzņēmumiem. Manuprāt, manā praksē tie visgodīgākie nodokļu maksātāji, tāpēc tas nav par sliktu. Tad, pieņem, jūs to teicāt saistībā ar to, ka tie nav latviešu uzņēmēji. Nē, es tieši otrādi. Es uzslavēju Skandināvijas uzņēmumus, kas palīdzēja šajā transformācijas periodā 90. gadiem iegūt vairāk padziļinātas zināšanas gan pārvaldības principos, gan arī sistēmiskai domāšanas principos. Un tāpēc man ir liels prieks, ka mēs esam tik tālu izauguši, ka šīs zināšanas jau lieto vietējie liepājnieki vai vietējie latvieši. Jā, noteikti piekrītu visam iepriekš teiktajiem un runātājiem. Demogrāfija mums nespēlē par labu. Mēs zinām, ka mēs vairāk nepaliekam. Mēs paliekam tikai mazāk. Līdz ar ko tā baigi paļauties, kad latvieši baigi tagad tā varēs tur uzskailoties, visticamāk tas tā nebūs. Jādomā par importu, ko Ieva teica, bet par kvalificētu darba spēku importu. Un šeit jādomā jau ir no pašiem pamatiem par izglītību, ko mēs spējam piedāvāt. Un te ir lielisks piemērs, ko es pavisam nesen uzzināju. Piemēram, Kuldīgā ir Mākslas akadēmijas filiāle, kura apmāca iepakojuma dizainerus, un no 25 valstīm studenti mācās Kuldīgā. Viena ir latviete, visi pārējie ir citu valstu studenti, ja? Un Liepājā šajā virzienā jādomā. Kādas programmas mēs varam uztaisīt, kā mēs varam piesaistīt šos te jauniešus, kas būs spējīgi, profesionāli un kas gribēs palikt šeit un turpināt attīstīt tieši Liepājas ekonomiku. Ja? Tas viss ir kopums, tur nav vienas atbildes, zelta lodes, vai ne? Bet demogrāfija Latvijai nespēlē par labu. Ramon? Liepājai jāturpina aicināt tādus uzņēmumus kā mēs, veidot pop-up birojus. Un varbūt jāmēģina. Mūs neaicināja, mēs attaicinājām. Viņi tā netiešā veidā mūs aicināja. Un varbūt kaut kādā veidā jāveicina, ka tie mājokļi tiešām paliek šeit latviešiem, nevis, diemžēl, mūsu kaimiņiem bieži vien. Jā? Un es domāju, tas tās cenas arī diezgan dzen uz augšu. Manas puses tas laikam viss būs. Paldies diskusijas dalībniekiem. Vai būtu no zāles ir kādas idejas vai jautājumi? Tad turpināsim neformālā gaisotnē. Liels paldies diskusijas dalībniekiem. Liekas, idejas ļoti labas. Tad aicinu turpināt diskutēt par to, kā attīstīt mīļo Liepāju jau pie uzkodām un vīnglāzēm. Paldies tās!